Sveicināti Jim Lāčplēs vingrojuma akadēmijā. Mēs sākam saņemt jautājumus no jums, mūsu dārgie sekotāji, un tad sniegsim atbildes laiku pa laikam uz tādiem aktuāliem jautājumiem, kas varētu interesēt vairākus cilvēkus. Nu, lūk, Egils mums raksta. Dažādu dzīves apstākļu dēļ pārtrauc treniņus uz ilgāku laiku 9 mēneši. Ar ko atkal vajadzētu sākt un kādas būtu pareizākās slodzes, lai nenodarītu sev pāri? Vai tiešām jāsāk ir viss pilnīgi no sākuma, kā tas bija, kad pirmoreiz iegāja trenažera zālē? Un tad šeit varētu būt jautājumam divas atbildes. Ja jūsu pārtraukums ir bijis 3, 4 vai 5 nedēļas, tad nav nepieciešams atgriezties pie kaut kādām sākuma programmām. Jums jāņem tā programma, ar kuru jūs finišējāt, un pirmajā aplī vajadzētu sākt ar 50% no svara, otrajā aplī ar 70–80% no tā rīka svara, ko jūs izmantojāt, kad jūs vēl bijāt programmā patstāvīgi nodarbinājuši savu ķermeni, un ar kādu 3. vai 4. apli atiet pie tiem pašiem rādītājiem, kas jums bija iepriekšējā reizē, kad jūs trenējāties. Šeit parādās ļoti būtisks un svarīgs noteikums. Rakstiet savus treniņus uz lapas, pierakstiet svarus un atkārtojumus, tā jums būs vieglāk noteikt tās savus svaru slodzes un parēķināt, ar kādiem svariem un ar kādiem rīkiem atsākt savus nodarbības. Otrais. Ja pārtraukums ir bijis vairākus mēnešus, kā Egilam līdz 9 mēnešiem, tad gan būtu ieteicams atgriezties pie sākuma programmām, bet labā ziņa ir tāda, ka jums vajadzētu pa 2 nedēļām iziet cauri visām tām programmām, kuras jūs esat pēdējā pusgada laikā pielietojis, lai pakāpeniski palielinot slodzi, pieradināt ķermeni atkal pie patstāvīgām slodzēm ar svariem vai uz trenažieriem. Un šeit tas pats ir jāievēro mērenība tādā ziņā, kad pirmie treniņi būtu ar apmēram 50% svara. Un slodzes apjomu no tā, ko jūs esat darījuši tad, kad jūs trenējāties ar pilnu sparu. Pamēģiniet to, atcerieties, ka ļoti izdevīgi ir pierakstīt, lai atgrieztos tā optimāli atpakaļ pie savas trenētības pakāpes. Vērojiet sevi, sūtiet mums savus novērojumus un ziņas, un mēs atkal tiksimies atbildot uz nākošajiem mūsu sekotājiem jautājumiem. Lai jums veicās! Uz redzīti Jim Lāčplēsis vingrojuma akadēmijā. Atā!